Šodien iepazīstamies ar Jāni. Viņš mūsu sajietā 24. gadā vasarā no 11. līdz 17. augustam vadīs vienu ļoti aizraujošu ievirzi. Mums ir izdevies iegūt viņu uz veselu nedēļu, lai viņš mums iemāca kaut ko ļoti, ļoti interesantu. Tad, Jāni, vai tu varētu lūdzu pastāstīt, kas tas būs, ko tu mums mācīsi? Sveiciens visiem tautiešiem un tautietēm. Mani sauc Jānis, es esmu no Cēsīm. Šī gada 3x3 sajietā es vadīšu grozu pīšanas ievirzi. Tas ir ieskats grozu darināšanā, un šogad tas varētu notikt no kārklu plūgām. Būs nepieciešami stingri pirkstiņi, nedaudz pacietības, varbūt kāds, droši vien kāds eiro materiāliem. Vēl es ieteiktu baltās blūzītes un citus gaišos apģērbumus atstāt citām aktivitātēm, jo kārklu plūgas mēdz iekrāsot gan rokas, gan drēbes. Tas tā ieskatām. Un kā tu iesaki sagatavoties cilvēkiem? Saki, kāds eiro, cik apmēram naudiņas viņiem ir jārēķinās, lai viņi sagatavo, un kā viņiem vispār gatavoties? Kādu priekšautu vajadzētu un ziepes, ar ko rokas nomazgāt beigās, un eiro no 5 līdz 10, atkarībā kādus materiālus gan dabūsim, gan izvēlēsies. Un vai materiāli tev būs līdzi, izvēlējies vietas, vai mums ir jāpasūt no tevis laicīgi? Lai vienkārši cilvēki zina, ko rēķināties. Es sagādāšu materiālus. Ja būs problēmas, tad es ar vadību vienošos par citiem, par citām iespējām, bet sarunas ir ievadītas un visam jānotiek ir, visam jābūt ir, jābeidzās ir labi, tā kā novēlu gan pinējiem, gan sev veiksmi un lai izdodās. Paldies tev, Jāni. Ļoti iedvesmojoši, un es rītīgi nevaru sagaidīt. Vēl viens precizējošs jautājums. Cik apmēram cilvēks tu gaidi grupā? Ar cik cilvēkiem tu esi gatavs strādāt, lai mēs zinām, cik ir ierobežots skaits? Tā kā tur vajag diezgan daudz vietas, un mēs nevaram zināt, kādi būs laika apstākļi, lai mēs varētu strādāt ārā, tātad jārēķinās ar telpām. Es domāju, kādi 4-5, maksimums 6 šogad. Redzēs, kā mums ies, tad citu gadu varam atkal domāt. Ļoti labi. Man personīgi šī ievirze ļoti, ļoti atgādina bērnību, atgādina mans lauks, kur es uzaugu, un tos laikus, kur cilvēki mācēja šādas lietas darīt, un tad ļoti iedvesmojoši. Es nevaru sagaidīt, skatīties, kā jūs radīsiet šos skaistos groziņus, un varbūt kādas kārbas, ko katrs uzprojektēs. Jā, skatīsimies, kā mums veiksies. Jā, tā kā liels tev paldies par šo te jauko ieskatu un uz tikšanos. Uz redzīti.